šī sieviete pateica, ka viņa tagad ieraksta. Tātad, es te stāstu. Parasti jau visi grib kaut kādas jaunumus. Jaunums, kurus vismaz es tā novēroju savā pieredzē. Ka mēs tur runājam par to, ka mēs tur ejam dažādiem cikliem pāri, tad bija 5. cikls, tālāk bija pārējais posms, tad mēs aizējam 6. ciklā. Atceraties, tas maiju kalendārs, un tad 5. bija eņģelis melis, Tā kā melošana iepriekšējos 5000 gados bija vienkārši izdzīvošanas princips. Un tas ir arī tāds interesants moments, kad runājam par bērniem, kur dzīvo bērnamos, ka viņi dara 2 lietas noteikti. Viena lieta viņa zog, otra lieta viņa melo. Un to nevar nekādi mainīt. Ja viņi, protams, paši nemainīs kādreiz savā tur jau būdam pieauguši, jo tas ir viņa izdzīvošanas princips. Lai kādas būs labas tur attiecības, viņi tik un tā turpina melot un turpina zakt. Tā ir vienkārši, kā teikt, bāriņu psiholoģija. Un cilvēki, kuri to nesaprot, viņi ir tādi atklāti, prātu, mēģina viņiem palīdzēt, lai nezog, tad visu, ko tur parāda, kur kas ir, tie tik un tā zog. Un, lai nemelot parāda, kā meli darbojas pret viņiem, tie melo vēl vairāk. Tikai tāpēc, ka tas ir izdzīvošanas princips. Ja mēs paskatāmies, ka melošana kā izdzīvošanas princips kādreiz bija dabīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit, teiksim, avots, avots, un šeit ir krišanas laiks, kā mēs teicām, matērija. Un šajā krišanas laikā tad kaut kur tas avots aptrūkās, vai var teikt, ja ņemam no nervu sistēmas viedokļa, nepavisam cieši saiti bija. Tad ir, tad nav. Kā izkaisītā skleroze. Tad ir tas signāls, tad nav. Ja tā ņem. Un tad, protams, ka cilvēks, lai izdzīvot, viņam kaut kā te bija jāgrozās, jo dzīve pilnā nozīmē ir tad, kad cilvēks saistīts ar avotu. Un tad beidzās šis posms, kurš 2009. gadā tālāk bija pārējais posms, visādi tur DAO bifurkācija, kad DAO atbalsta tikai garīgo kustību. Un tad šeit arī mēs atnākam kopjaunradu. Tad kopjaunradu. Tālāk mums nāk tie posmi, kurus mēs saucam par singularitāti, kad šeit mēs ieejam tādā procesā kā singularitāte, tāds singularitātes punkts. Un šis process ir paštranscendences process, un rezultātā mums vajadzētu iziet savu to paštranscendences punktu. Mēs teicām, ka mēs te izējam jaunā astotnieku formā. Tad jaunā realitātē, kurā darbojas dievišķais spēks. Un vienīgais, kas mums te ir jāiztur, tā ir tā vienas reizes pārbauda uz to spēku, noturību, ja tā mēs ņemam. No vienas puses noturību, no otras puses tur lokanību. Kā mēs to īstenam, kā mēs to sev aprakstam. Tā ir cita lieta. Tātad
Nu, un tā kā pārējais posms, viņš visur, kur mēs te rakstam, visur kaut kāds pārējais posms, jā, pieņemsim, kaut kas noticis vienā momentā, bet, lai pie tā pielāgoties, mums ir laiks. Nu, kā gads nākošais sāksies tur, pieņemsim, no 1. janvāra, tā mēs ņemam to tradicionālo gadu. Nu, tas nozīmē, ka tas 1. janvārs jau ir ieslēdzies. Mēs vēl gadu iesim līdz tam 1. janvāram. Nu, no tāda viedokļa. Tātad arī tas jaunais posms ir ieslēdzies, bet tālāk mēs pie viņa iesim. Nu, un vērojot visu šo pasākumu, tik un tā kaut kas notiek. Nu, protams, ka visur kaut kur internetā tur saka jauna pārēja, jauna enerģija, jauna pārēja, jauna enerģija. Un pamatā jau par šitām jaunām enerģijām un jaunām pārējām runā, kā, nu, pieņemsim, cilvēks pārgājis no astrālā vidējā līmeņa uz astrālo augstāko līmeni. Nu, tad viņš jūt tādu riktīgu lielu pārēju. Tagad viņš tagad kļūst gaišredzīgs. Viņš gaiši redz. Un tad viņš citiem tur kārtas dažādas tur liek, taro un pārējās kārtas. Un tās par nākotni, kas viņu gaida. Un, protams, ka ja viņš ir augstākā astrālā līmenī, tad viņš redz to, kas būs pēc pāris dienām vai pēc nedēļas. Un cilvēks, kur es tur aizgāju pie gaiša riģa vai gaiša redzes, kur man pateica, kas man gaida, bet tas taču cēloņu sekas saites ietvaros. Jo domāt jau taču nav interesanti. Domāt, tas nozīmē jāpacies vēl augstāk. Nu, un tad visi tie līmeņi, kuros tur pāriet, tātad visu laiku šķiet, ka pāriet jaunā līmenī. Individuālā pāriešana, tas ir kas cits. Cilvēks pāriet, tiešām viņš kaut ko sapratis pēkšņi, viņš uzreiz pārgājis jaunā līmenī. Vai viņš to saprot, tas ir kas cits. Bet ja mēs runājam pie tādas pieejas kā kvantfizikas pieeja, ja ir jauna enerģijas porcija daļiņa saņēmusi, tad viņi pāriet uz citu kvantu līmeni, uz augstāku. Vai zaudējusi kvantu, pāriet uz zemāku. Tas aptuveni tas būtu tā, ka mēs ēdam, mēs sākam ēst, tālāk mēs jau esam paēduši. Mēs neredzam to laiku, kurā mēs ēdam. Mēs vienkārši piesēžamies pie šķīvi, un nākošā brīdī šķīvis tuks, mēs esam pārgājuši citā kvanta līmenī. Tad nav tā trajektorija. Un līdz ar to, ja mēs runājam par tādu iekšējo pārēju, cilvēks kaut kādu enerģiju uzņēmis, un viņš pāriet nākamā līmenī. Zaudējis, atgriežas uz iepriekšējo līmeni vai vēl kaut ko. Tad iekšējā pārēja vienmēr tāda arī ir. Ja mēs runājam par pasauli, tad tur notiek kaut kādi procesi. Un šie procesi, ja mēs skatāmies uz apkārtējo, kas notiek, tas, jā, kā Sarmīte saka, politinformācijas ietvaros, ir daļēji patiesa informācija. Vai vispār daļēji nepatiesa, ja, vai kā to pateikt. Vai pat patiesas informācijas daļēji izklāstīšana. Tas tā. Tātad, kas tur notiek? Tātad, tur nekas cits, kā tas pats mēlis, ja, kā spēks, ierastais, viņš tāpatās tur arī darbojas. Tāpēc arī ļoti interesanti lasīt visādus rakstus, kuros tu uzreiz skaidri un gaiši redzi, kas ir izlaists, kur kaut kas nav pateikts, tā tālāk. Kā piemēram, cilvēki tur, ja mēs runājam par mūsu darbības ietvaros, tad cilvēku uztver iekšējo mieru, kā kaut ko tādu ikdienišķu. Un, piemēram, tāds jautājums, pieņemsim, tā sieviete iet iekšējā mierā. Ko viņa 1 mēnesi ir iekšējā mierā? Un ko tālāk? Es vienkārši saprotu, ka cilvēks nesaprot iekšējā miera
jēgu un stāvokli, un ja vienu mēnesi iekšējā mierā, tad pārstās visi konflikti pasaulē būt. Vienkārši viena sieviete, vienu mēnesi iekšējā mierā, viss vairāk nav nekādu konfliktu. Pēkšņi. Ne nu kā. Jo tas ir viena mēneša ilgumā, nevis viena sekundes. Nu, tad tā. Un līdz ar to, kas ir acīm redzams vismaz man, ja, kad cilvēki atkal pienākuši pie tāda, es teiktu, tāda robeža punkta, nu, tas bija kādu laiku atpakaļ, ja viņi pienākuši pie tāda robeža punkta, un tad, ko tālāk darīt, ja, tad pienākuši, nu, tālāk nezinu, ko darīt, jo te it kā kaut kāda siena, nevar zināt, kas notiek tālāk. Protams, ka tā ir siena, ja, bet tikai tā nav siena tāda, kādu mēs to iedomājamies, nu kā ķieģeļa siena, tā ir cita veida siena, kuru sauc par spoguli. Ja, tas ir spogulis. Un, protams, ka tas ir spogulis šādā stāvoklī. Tad cilvēks pienāca, cilvēks pienākus pie tāda spoguļa. Un, kad viņš pienāk pie tāda spoguļa, tad, protams, jautājums ir acīm redzams, kas es esmu. Tas ir ne tikai privātais jautājums, bet arī tāds gan, ja tā ņemam tautas, ja ņemam tur valstis un tā. Nu, un, protams, ka mēs jau esam ar to valodu tā trenēti, ka mēs varam pateikt, ka mēs esam Dieva bērni vai Dieva dēli. Trenēt tādā nozīmē, ka mēs nepretojamies par to, ka mēs esam tur vīrieši, sievietes, tagad mēs esam Dieva meitas un Dieva puikas. Ne, mēs vienkārši visi esam Dieva bērni. Tad, kad cilvēks pēkšņi, nezinu kāpēc, nezinu kādu iemeslu pēc, tas nozīmē, ka iekšējais iemesls noteikti ir uzkrātais potenciāls. Tiešām, tas ir tas, ko cilvēks ir uzkrājis. Tad viņš pāriet šajā telpā, var teikt, tajā pašā mirklī. Ja tā ņemam apziņā. Tad viņš pāriet uz virs tā spoguļa. Tad šeit viņš satiekas ar spoguli. Un spogulis, ja tā ņemam vienu no manām lekcijām vai semināriem par pasakām. Tad mēs tur ejam kaut kādas pasakas ņemam, un tad es stāstu simbolismu. To, kur es redzu tur tajā pasakā aprakstīt. Es teiktu, ja mēs es nezinu, ko autors ielicis simbolos, jo mēs nevaram pajautāt autoru. Varbūt viņš neko tur nav licis. Vienkārši tā pierakstīja un sanāca. Bet, ja mēs ņemtu no šodienas viedokļa kādu to simbolismu, tad to pasaku arī izklāstam. Tad pēc tādas semināra viena sieviete, kur nebija apmierināta ar vienu manu frāzi, pienāk pie manis un saka, Roland, tā taču jūs pasaka. Es, protams, ka smaidu. Es jau nezinu, par ko viņa runā. Un kāpēc tieši par pasakām ir interesanti runāt? No tāda viedokļa, ka pasaka ir tas spogulis, ja tā ņem. Un mēs jau saprotam, ka tajā pasakā ir tā ierakstīts viedums vai dzīves gudrība. Tad var teikt tāds, kā atzīmīt tādu pieturu vietas, pie kurām tad vajadzētu kaut kā atjaunot savu domāšanu. Līdz ar to, tad, kad viņi man pajautā, vai tā ir mana pasaka, vai tas ir, es, protams, neatbildu neko, tikai tāpēc, ka tur nav jēga nekāda atbildēt.
Kāpēc? Nu, tikai tāpēc, ka, ja es atrodos virs šī spoguļa, tas nozīmē, ka es esmu pieņēmis to, ka es esmu Dieva dēls. Nevis tikai teorētiski, bet, vienkārši praktiski. Ja cilvēks vēl uzskata, ka viņš ir Dieva meita, vai ka viņš tur ir Dievs, arī tādi ir taču, tad kaut kas ar to spoguli pagaidām vēl nav attiecības sakārtots. Bet tas, kas notika, es teiktu, novembrī, varbūt pat decembrī, tad šis spogulis no tāda vertikālā pārgriezās uz horizontālu. Un līdz ar to cilvēks sāk nevis tur savilkties tajā spogulī, ja tā ņem, bet iekšēji sāk skatīties, kurā pusē tad dzīvo. Vai virs šeit, vai šeit. Un ne šeit nav pareizi. Tur nav tā, ka jādzīvo tikai šeit. Es varu uzrakstīt, šeit pieņemsim ir dzīvība. Dzīvība. Jā, atcerieties, dzīvība ir vārdā, valodā un tā tālāk. Šeit arī ir dzīvība. Nē, šeit ir dzīve, tā uzrakstīšu. Šeit ir lielo, šeit ir mazo. Tad gan šeit ir dzīvība. Dzīve, ja tā ir. Tad gan tur cilvēku dzīve. Mēs nerunājam par to cilvēku daudzumu, kur vienkārši dzīvo miesisku dzīvi un tā tālāk. Kur vispār pagaidām vēl nav piegājuši pie tāda jautājuma, kāda jēga manai dzīvē. Un cilvēks vienkārši izlēma, vai viņš dzīvo līdz tam spogulim, vai viņš dzīvo pēc spoguļa. Un nav labi, ne slikti, vienkārši tāda izvēle. Bet ja viņš dzīvo starp viņiem abiem? Nevar. Viņš nevar dzīvot spogulī iekšā. Viņam jāizvēlās tikai... Jā. Viņš, var teikt, kā viņš izvēlās dzīves kvalitāti. Ja? Tas nenozīmē, ka dzīves kvalitāte zem spoguļa būs zemāka par to, kas ir virs spoguļa. Bet, tā ir uzņemties atbildību par dzīvību kā tādu. Ja mēs ņemam virs spoguļu, tad, protams, ka tas spogulis arī visu, kas te nāk iekšā, viņš šādā veidā tad arī atstaro šeit. Tad, ja mēs to teiktu, ka te ir dzīve tiešā Dieva gaismā, tas būtu poētiski, skaisti, protams. Bet tiešā Dieva gaismā mēs nevaram izturēt. Mums tik un tā vajadzīgs kaut kāds tāds lietus sargs, vai saules sargs, kurš tomēr mazliet mazina to. Tikai tāpēc, ka mums fiziskais ķermenis. Tāpēc priekš fiziskā ķermeņa tik un tā ierobežojums ir 6. dimensija un pat nemēģinam tur neko izdomāt. Tad, kad man saka, varbūt tomēr var ātrāk, es saku, ka nevar ātrāk. Nevajag traucēt fizioloģiju. Jā. Tad nevajag mēģināt mānīt fizioloģiju. Pēc tam, protams, tie, kas mēģina ātrāk, viņi raksta drīz nomirt. Saka, jā, bet es taču jums brīdināju, ka nekas jau īpaši nenotiek. Varbūt vēders sāp, varbūt galvas sāp, varbūt vēl kaut kas. Bet cilvēks to nevar savienot ar to, ka notiek tās iekšējās pārmaiņas. Vai šeit būs tā gaisma? Jā, viņi būs, tikai viņi būs transcendēti vai atstaroti. Ko tad? Izkliedēti. Jā, bet atkal, no tāda viedokļa, ka, ja mēs sakam tādu citādi, ka Dievam jebkura dzīve ir svarīga. Tāpēc nav tā, vieni tiks atstumti, citi būs privileģēti. Tā ir tāda vienkārši izvēle. Kā tas izskatās katrā cilvēkā, kā lai es zinu? Vienu uzdevumu ir virs spoguļa, otru uzdevumu līdz tam spoguļam. Tā kā līdz spogulim ir jāizvēlās, kurā
kur dzīvos. Jā. Tālāk, atkal to pašu, kā mājas darbi, darba darbi. Viss tāpatās. Viss tā spoguļa atbildība lielāka. Protams, ka tur, ja cilvēks tur aiziet, viņš, protams, ka uzņemās atbildību. Gluži tāpat kā direktors. Ja, viņš tiešām ir, ja tā ņemam tīri matemātiski, arī tur viņam jāatrodas. Jo no viņa ir atkarīgi viss tās darbības dzīve. Paši darbinieki varbūt gan tai pusē, gan šai pusē. Tā ir vairāk atbildība nevis par to, ko mēs tur, kā varētu teikt, šajā gadījumā, šeit ir atbildība par to, gan ko iekšēji dara, gan ko ārēji dara. Jābūt tai atbilstībai. Jo tad, kad mēs, ja mēs ņemam to pašu Google, ja, ko jūs pateicāt, jā, tas ir atbildība par to, ko raksta. Vai tas cilvēks saprot to atbildību, ko viņš tur raksta? Vienalga, ko viņš tur raksta, viņš nejēdz, ko dara. Pat ja viņam ir samaksājuši un viņam pateikuši, ka viņam tā ir jāuzraksta, viņš neredz cēloņu sekas saiti. Ja tā ir. Neredz to, kā tas beigties. Jā. Un tāpēc mēs arī sakam, ka viņi nesaprot, ko dara. Tāpēc arī, ko tur ņemties par to. Tātad, tas ir tas, kas mainījies. Kā tas var izpausties no ķermeņa viedokļa? Protams, ka ķermeņa ir daudz lielāks sloks. Momentāli. Jā. Tas ir aptuveni tā, ka mums ir īsāks adaptācijas posms nekā zem tās spoguļa. Tāda līdz tam spoguļa. Tas ir aptuveni tā, kad, ja es tā ņemu kaut kādas tādas parādības, kas man bija, sāp man galva, vēders griež, tur virs tā spoguļa vienalga. Tev tur pieņemšana, tev jāiet jāpastrādā. Pēc pieņemšanas var kaktiņā sēdēt un savu galvu pājāt. Kamēr strādā, tikmēr nesāt. Pēc tam sēdi tur. Un kungs, ja nevar sēdēt, guli. Nevis no tāda viedokļa kā pārspīlējums, bet vienkārši, kā redziet, tas kā tāds pavisam, kā dabīgs process. Citreiz es citiem cilvēkiem saku, ka nevajag man tā klausīties, tā pavisam tieši, jo man interesē fizioloģija, man interesē ķermeņa reakcijas. Daudz, kas man interesē. Nepieņemsim, man kaut kas tur ļoti augsts spiediens, no kur tur jābaitās. Tad man ir interesanti, es pierakstu, kādas ir sajūtas, kad ir augsts spiediens. Jā, kad ir ūdens zudums, kaut kāds liels pieņems. Tad es arī pierakstu, kā krampi sāk vilkt kaut kādās vietās. Tā arī interesanti. Es varu parakstīt. Ja tas manā ķermenī notiek. Cilvēks, ja viņš nav tādā domāšanā sakārtots, viņš, protams, baidīsies. Tāpēc es saku, nevajag mēģināt darīt to pašu. Tas ir mans darbiņš. Tāpēc arī tas, kas notiek virs tā spoguļa, katram būs tik un tā individuāli kaut kāda programma. Bet galvenais, kas ir jāsaprot, ka fiziskais ķermenis, viņš vienkārši jutās citādāk. Mazliet citādāk. Un ja tiek krāmēti darbi tā, kad zīmē... Lai tu nedomā par to. Darbi tiek krāmēti, lai tu par to nedomā. Jo... Nav laika padomāt. Jā, bet arī šajā gadījumā te nevajag tikai domāt par to, ka, kā darbi tiek krāmēti, bet arī par to, ka tu to pati arī vēlies. No tāda viedokļa. Virs tā spoguļa tu pati to arī vēlies. Tu arī pati to piesauc. Zem tā spoguļa ir vēl tas stāvoklis, ka, it kā man krāmē virsū. Tad arī saprot, ja tuvāk pie tā spoguļa, ja zem, tad tur ir vairāk darba. Zemāk pie tā spoguļa, no tā spoguļa mazāk darba. Tātad, ja mēs tā tīri praktiski tagad, no matemātikas viedokļa, ja tu daudz darbus dari, tad tu kur esi? Pie spoguļa.
Nu, no tāda viedokļa. Ja tu pārēji tai pusē, tālāk tu saki, es esmu gatava, es esmu brīvā kasa. Brīvā kasa, es esmu gatava vēl. Tā šobrīd izskatās, jo tiek doti tādi darbi, kas nav mana līmeņa darbi. Ne, tas ir, kā tu nav tavu līmeņi? Nu, ko tu stāsti? Jā, nebūtu tavu līmeņi, tev nemaz neieraudzītu. Šeit ir atkal loģika, ja mums dod vienmēr to darbu, kuru līmeni mēs tālāk apgūstam. Tāpēc šeit gan no profesionāla viedokļa, gan no domāšanas viedokļa, tas vienmēr tas tā notiek. Kā, ja mēs paši atsakamies, tad mēs tur esam pēc tā Parkinsona likuma līdz griestiem tikuši, un tālāk mēs tur tālāk nekur neejam. No šī vieta. Mums stipri būtu jāmaina amats. Tu gribi vēl augstāk? Nē, es negribu. Nē, viņš pateica. Tā bija, redz, kur šeit bija zvaigzne, tagad būs tas viss vēl būs. Un mīsas podcasts. Un mums būs pie virsgudrības blācis savs. Negribu. Labi. Jā, mācās angļu valodu. Brīvi tekoši. Brīvi tekoši. Jā. Tādas ir tās pārmaiņas, jā. It kā nekas īpašs, vienkārši spoguļu stāvoklis mainījies. Jā, tad viss, kas saistīts ar to jauno realitāti, arī tā jaunā realitāte ir kādi cilvēki, kas dzīvo tajā jaunā realitāte. Dzīvo viņi tajā. Cilvēki, kas vēl dzīvo līdz tai paštranscendences punktam, dzīvo tāpat tās. Tad ārēji īpaši nekas nemainās. No šī viedokļa es saku, ne auss nepaliks lielāks, ne acis tur izbolīsies vēl kaut. Tur ir vienkārši fizika un fizioloģija. Pārējais ir tie posmi. No šī viedokļa, tad kas notiek ar cilvēkiem, ja tā ņem kopsumā? Tad atnāk cilvēks. Atkarībā no tās vietas, kurā es strādāju, tad pārsvarā var redzēt tādu tā kā kaut kādu apvalku, kurš šādā veidā ir samazgots. Šādā apvalciņā cilvēks viņš stāv. Tas ierobežojums, ko cilvēks sev ir uzvilcis. Protams, ka viņš tādā ierobežotā apģērbā nevar pat saprast, ka viņš pienāca pie tās spoguļa. Ja ņem to kaut kādu tur eksperimentu ar to vardi, kad viņi tā kājiņu, elektrību piestiprina, tad viņi tā raustās. Kaut kas tam līdzīgs. Tad, ja raustās, tad kā ir kustība. Ja neraustās, tad kā nav. Tātad tas ir tas, ko pārsvarā var redzēt cilvēkos. Vienkārši šādā veidā ierobežots lauks. Protams, ka atkarībā no vietas, kurā es strādāju, vēl nāk klāt virsū kaut kas tāds. Ja mēs ņemam Latviju, tad mēs vēl neskatījāmies, kas Latvijā notiek kā teritorijā, bet pie šitā vēl klāt nāk tāds, tas nav ēteriskais ķermenis, ko es te zīmēju. Tas vēl tāds, es tā pateiktu, vai nenoteiktības stāvoklis, vai depresijas stāvoklis. Nevis, ka cilvēkiem ir tāda psiholoģiskā depresija, bet ka vienkārši ir tāds, šajā gadījumā tas nav Latvijas pat pelēkais, ja? Tas kaut kāds tāds depresīvais. Jaunā moda tāda. Varbūt. Tas ir tas, kas Latvijai ir raksturīgs. Ne tikai Latvijai, es strādāju ar lietuviešiem, kur man lūdzu strādāt arī, un kaut kas līdzīgs. Ja mēs tagad padomātu, kāpēc tā, tāpēc, ka jau pārmaiņas notikušas, viņi tā kā nav pagūši tām pārmaiņām līdzi. Un tā kā nezinu, ko darīt.
Tas pelēkās dienas. Tas varbūt arī pelēkās dienas, jā, varbūt vēl kaut kas tam līdzīgs. Bet tas ir tāds, kā mākonis pāri. Jā, es teiktu, kad saule spīd, jā, mēs to zinām, ka saule spīd. Bet šeit mēs to sauli neredzam. Varbūt tikai, ja kaut kāds saulrietis pavisam tāds. Mēs zinām, ka tur aiz mākoņiem ir saule. Jā. Vismaz cerības to, ka tur ir. Tas ir tas, kas notiek apkārt. Ja kaut kādi jautājumi par šo ir, tad... Ja nav. Un arī no notikuma viedokļa ir aptuveni tā, kad decembrī es biju, un tāda sajūta, ka vienkārši montāža. Kad decembrī, un tagad februārī, un starp, tā kā nekas nav. Tur ir ļoti blīvs darba grafiks, notikumu saturs. Bet sajūta tāda, ka tur nekas nav. Tā kā šeit un šeit. Un tas ir tāda, vienkārši nākamā nedēļā es atbraucu. Pēc iekšējām sajūtām. Bet to saka visi, ka tas laiks ir tik ļoti saspiests vai kāds citādāk to noraksturot, ka viņš vienkārši paiet jau, mēs ar Anitu tagad runājam, jau ir pusfebruārs, tikko bija jaunais gads. Jā, tas vienkārši, man kāds teica par laika pātrināšanu, saka, ne. Laiks nekur ātrāk neskrien, ja laiks ātrāk skriet, tad jau būtu rudenis iestājies. Ja ātrāk skriet. Tas ir viens un otrs, un mēs jau būtu nomiruši visi. Ja, laiks tieši ātrāk, bet tas, ka laikā ir daudz vairāk notikumu notiek. Un arī kāpēc? Arī kāpēc? Tāpēc, ka internets. Tāpēc, ka 5G. Ja jūs paņemat tagad 286 vai pamēģiniet, kad es braucu tur pa ceļu, citreiz mēdz būt edge. Un viņš vispār neko nerāda. Vienkārši, griež tur to ritentiņu. Un pat nekāda burtiņa neparādās uz telefona ekrāna. Tad, kad ir 5G, tad var iestūķēt tur daudz to, tad arī tas mākslīgais intelekts, un tad ar to visu klāt. Tieši no informācijas viedokļa. Un ja tagad, ja mēs vienkārši paņemam agrāk, kādas mums bija ziņas vietējās, valsts un laika. Kas notiek kapitalistiskās valstīs un laika ziņas, laika prognoze. Kas interesē viss? Laika ziņas, un tas notiek. Jā, multens. Tagad visu laiku tāds vilnis nāk virsū. Tā kā, tu zini, tev patīk strādāt, tad arī, cik es saprotu, likumu būs vēl vairāk nekā iepriekšējā gadā. Kā citādā. Tas nekas, ka mēs viņus iepriekšējos vēl neesam iemācījušies izpildīt. Mums jāskatās nākotnē. Mums nāk jaunas direktīvas un vēl visām citām regulas un pārregulas. Jā, bet šajā gadījumā, ja mēs ņemam tīri praktiski, kas notiek ar cilvēku psihi, viņš mēģina pie kaut kā pieķerties. Ja cilvēks nesaprot, kas notiek, viņš tiešām mēģina pieķerties, jo viņam tiešām šķiet, ka laiks skrien ātrāk. Bet šajā gadījumā es teikšu tā, ja vēlreiz laiks un fizioloģija. Ja laiks skrien ātrāk, tas nozīmē, ka mums tas ēdiens, kur mēs tur stundas laikā sagramojam, tad viņš sagramosies 10 minūtes. Mēs būsim kā putni, ja? Vienkārši nebūs kaut kāda zarna, ja tā ņemam. Sfinktera nav visādā ziņā putniem. Lietura ir kaut kā. Viņam tur vēl kaut kas nav. Viņam urīna pulsas nav, zini? Ja? Kāpēc?
Nezinu. Nu, ja viņam Jā, būtu kā urīna tev pulsas, tad lidot? viņi nevarētu lidot taisni. Viņš daļēji piepildās. Nu, Slanēks, viņš- no šķidrums, tas visu laiku skrien. Jā, smaguma centrs aiziet pieskar. Tāpēc viņi Tad, kad viņi to izdara fļaks, tad viņi to Viņi domā. vienlaicīgi to visu arī izdara. Pagriezienā. Jāsāk līkums, jo tālāk lidot. Jā, tāpēc arī no laika viedokļa. Ja laiks sāks kustēties ātrāk, tas nozīmē, ka mūsu fizioloģiskie procesi arī notiktu ātrāk. Bet no vienas puses forši, ja, atjaunošanas procesi, ja, bet arī tad ir novecošanas procesi notikt ātrāk. Un tas ir jāsaprot. Tieši par to arī tā ir jāskatās. Bet tas, kad pie tā spoguļa, tur tiešām ļoti daudz viss, kas notiek. Jā, tas saprotams. Un virs tā spoguļa nemazāk no tā informācija. Bet viņi pēc tam sāk tā kā sakārtoties. Nu jā, viņa kļūst vieglāks un saprotamāk. Bet tā kā mēs matērijā dzīvojam, matērijā ko cilvēks grib? Viņš grib visu izdarīt pareizi. Naudu vairāk. Noteikti vairāk, jā. Man tad pajautāja viena sieviete, viņa saka, ka ir kaut kāds tas, es neatceros, kā viņa tur sauc, Kawasaki vai kaut kāds tur Japāns, izdomājis kaut kādu to spēli, naudas aplis, laikam, vai naudas loks. Un tad tur cilvēki spēlē to spēli, un tad viņi iet pa tiem lokiem. Un tad pats galvenais iziet no tā naudas loka, lai dabūtu lielāku naudu. Nu, un tad man jautā, Rolanda, kāds ir jūsu viedoklis par to, ka iziet uz to lielāku naudas loku? Saka, nu, viss jau ir labi no tāda viedokļa. Nu, ja viens iziet, divi iziet, 3. Bet ja mēs iedomājamies, ka tagad 3 miljardi tie darbspējīgie iedzīvotāji pasaules, katrs saņems pa 100 miljārdu eiro gada ienākumu. Nu, tagad visi izgājuši ārpus tiem lokiem, un viņiem visiem tagad ir. Nu, šajā gadījumā mēs nezinām, vai būs kas strādāt, vai nebūs kas strādāt, bet viennozīmīgi, ka visas vērtības, kuras mums ir, nu, tās naudas vērtības, viņas pazudīs. Nauda kā tāda būs vienkārši kā putekļi. Jo viss vienā. Un tāpēc ir 2 viedokļi. Vai nu visi brauks ar Poršiem Panamera, vai visi brauks ar Žiguļiem. Nu, tas var tādu skatienu. Tā kā Zimbabvēs svērs naudu. Nu jā. 2 kilogrami. Ko? Maksā 2 bulciņas. Jā, bet bija taču, es padomu laikā skatījos, kā svēra monētas, lai neskaitīja, vienkārši svēra. Un nosver, un tad zinu, cik tur naudas ir iekšā. Jo bija diezgan precīzi. Tāpēc laika uztvere, atcerieties, ja mēs esam tuvāk pie sākuma, kaut kādu procesu sāk, tad laiks ievelkas. Ja mēs esam tuvāk pie beigām, tad laiks pātrinās. Tas var teikt tā, līdz vidum laiks velkas, pēc viduslīnijas sāk skriet. Tāpēc arī jaunieši viņi tā nekur nesteidzās. Pieaugušie tie mēģina kaut ko paķert. Lūk, tas bija tāds stāsts.